biedre. Lūdzu. Paldies. Es patiesībā šodien jūtos ļoti pozitīvi saviļņota un noteikti arī pastāstīšu, kāpēc. Bet es gribētu arī padalīties, pirms es sāku ar stāstu, ka Jasons pat nenojauš, cik ļoti liela nozīme un izšķiroša nozīme viņam ir bijusi Latvijas pacientu pieredzes attīstības vēsturē. Un kāpēc? Jo pirms vairākiem gadiem es strādāju bērnu slimnīcā, un mēs bijām pirmie, kas sāka runāt par pacientu pieredzi un arī ieviest pacientu pieredzi uzlabojošās aktivitātes. Būt pirmajam vienmēr ir ārkārtīgi grūti, it sevišķi tik konservatīvā vidē kā medicīna. Protams, ka manas idejas ļoti lēnām pieņēma, mūsu idejas ļoti lēnām pieņēma, un vienā brīdī es biju gatava padoties, es biju pieņēmusi lēmumu, es padošos, es mainīšu jomu, es negribu šo vairs turpināt. Un es nesaprotu, kādā sakarā es saņēmu tajā dienā e-pastu no Jasona, kuru es nepazinu, un viņš man uzrunāja pievienoties Berila institūta globālai padomei. Tas notika ļoti zīmīgā man datumā, un es sapratu, ka tā ir zīme, ka man tas ir jāturpina. Un patiesībā pateicoties viņa e-pastam un milzīgam atbalstam, un, kā es saku, manai profesionālajai ģimenei, kas atrodas visā pasaulē šobrīd, es to turpinu ar milzīgu dedzību un ticību, ka mēs kopā to varam izdarīt. Otrs paldies, ko es vēlos pateikt, ir manām kolēģēm Justīnai, Austrai, Laurai un nu jau arī vairākiem pacientu pieredzes speciālistiem, kas jau strādā dažādās slimnīcās Latvijā, jo es beidzot jūtu, ka mums ir izveidojusies kustība. Un tāpēc mēs esam nodibinājuši arī pacientu pieredzes asociāciju, un es ceru, ka mums izdosies ar asociācijas palīdzību arī šīs zināšanas nest tālāk plašākā mērogā jau nacionāli. Un trešais paldies, es vēlos ļoti pateikties Veselības ministrijai. Aigai Balodei par šīs konferences uzņemšanos un organizēšanu, Līgai Mendelsonai, kur atbalstīja šo ideju jau no paša sākta gala, Latvijas ārstu biedrībai par tiešām brīnišķīgo organizāciju un visiem ministrijas kolēģiem, kas ir iesaistījušies šīs konferences organizēšanā. Kāpēc? Tāpēc, ka šī būs pirmā reize, kad mēs publiski tik plašā mērogā runāsim par darbinieku pieredzi veselības nozarē. Un vairāk nekā jebkad Hosamam Abu Merī un viņa komandai būs vajadzīga palīdzība tieši par šo tēmu, jo mums ir kopā jaunajā veselības budžetā un arī vispār kopumā ilgtermiņā jādomā beidzot par darbinieku pieredzes uzlabošanu veselības nozarē. Un nu gan es ķeršos klāt prezentācijai. Kas ir pirmie vārdi? Tad, kad mēs runājam par parastu veselības nozari Latvijā. Nu, publiskajā telpā finansējums, mediķu trūkums, pieejamība pakalpojumiem, lētāki medikamenti. Es pagājušajā nedēļā biju Florencē, arī pacientu pieredzes konferencē, kurā satiku vienu dakteru no Somijas, tieši Helsinku slimnīcas, un viņa teica, viņa pirmo reizi mūžā bija iekāpusi pacientu kurpēs. Proti vecāku lomā. Viņas tikko nesen dzimušajam bērniņam bija steidzami nepieciešama operācija. Un viņa teica, ka viņa nekad mūžā nebija arī kā mediķis sapratusi, cik milzīga nozīme ir cilvēcībai, jebkurā saskarsmes punktā ārstniecības laikā. Un tāpēc es tiešām vēlos uzsvērt vairāk kārtīgi, ka vislielākā nozīme veselības aprūpē ir cilvēkam. Gan tas, kurš ir pacienta kurpēs, gan tas, kurš sniedz palīdzību. Tātad vislielākā vērtība veselības nozarē ir cilvēks, gan pacients, gan veselības nozares darbinieks. Bet, protams, ka izrādās iesaistīto loks neaprobežojas tikai ar pacientu un veselības aprūpes darbinieku, un cilvēku pieredzes uzlabošanas ietekme ir izšķiroša uz sabiedrības veselības pratību. Un ārstniecības iestādes, kuras rūpējas par savu darbinieku pieredzi, kuras dara visu, lai uzlabotu pacientu pieredzi, no tā iegūst sabiedrība. Tiek veicināta sabiedrības veselības pratība, un mēs iegūstam veselāku nāciju. Ir zināms tāds teiciens, ka pacients ir pirmajā vietā.
Un to 2000. Gadu vidū ieviesa Clevelandas slimnīca Amerikā, kas arī ļoti aktīvi uzsāka tieši pacientu pieredzes kustību, nosauksim to tā. Bet es gribētu teikt tā, ka pacients ir pirmajā vietā, bet pirms tam darbiniekam ir jābūt pirmajā vietā. Un rūpes par pacientu un par pacientu pieredzes uzlabošanu būs iespējams tikai tad, ja darbinieks būs motivēts, ja par viņu arī kāds parūpēsies, ja viņam būs spēks un vēlme palīdzēt un dot. Tāpēc, lai man piedod Jasons, bet es nedaudz pārveidoju Berila institūta grafiku, tikai šo vienu reizi, lai parādītu pozitīvo spiedienu, kur tad viņš sākas, kur tas pacients centrā sākas, un patiesībā viņš sākas līdz ar darbinieku. Ja darbinieks izvēlēsies palīdzēt pēc vislabākajiem nodomiem, tad arī šī pacientu pieredze, kā tāds pozitīvais spiediens, viņš vērsīsies uz āru un ietekmēs gan sabiedrību, un mēs iegūsim tiešām labklājīgu valsti ar nākotni. Pavisam nedaudz iziesim cauri ar nākamajos slaidos tādiem praktiskiem ieteikumiem, kā tad to ir iespējams uzlabot. Tātad pirmais solis, protams, kā jau es iepriekš minēju, ir uzlabot šo te darbinieku pieredzi, tālāk darbinieki spēja uzlabot pacientu pieredzi, un pacients, kurš ir iesaistīts savā ārstniecības procesā, viņš ir izglītots, viņš ir zinošs par savu veselības problēmu, viņam ir mazinātas bailes, viņam nesāp, viņš ir paēdis, viņš izpilda mediķu sniegtās rekomendācijas, loģiski, ka viņš būs veselāks. Ja? Un viņš spēs savas iegūtās zināšanas arī likt lietā savas veselības aprūpē. Un tuvinieki, kuri būs iesaistīti arī un apmācīti sava tuvinieka veselības aprūpē, arī būs zinošāki un ar lielāku izpratni izturēsies arī pret savu veselību. Un attiecīgi no tā iegūs visa sabiedrība, un lai mēs iegūtu Latviju stipru ne tikai ārēji, mums ir vajadzīgi veseli cilvēki, kuri stiprinās Latviju iekšēji. Un es teikšu tā, ka šī ir tēma, par ko var runāt daudz un plaši, droši vien visas dienas un pat vairāku dienu garumā, tāpēc es minēšu tikai pavisam dažus praktiskus piemērus, kā tad mēs varam Latvijā uzlabot arī darbinieku pieredzi. Un, protams, ka ir ļoti būtiski, lai tā būtu iekšēji atbalstoša kultūra. Un es gribētu uzsvērt, ka tas sākas pie vadītājiem, klīniku, nodaļu, daļu, administratīvo daļu vadītājiem. Atzinība un novērtējums, kas, manuprāt, gandrīz visās darbinieku aptaujās pasaulē ir numur viens vēlme, ko vēlas tieši darbinieki, un tas ir pamats tieši darbinieku pieredzes uzlabošanai. Savstarpēji draudzīga un empātiska komunikācija, kas būtiski uzlabo iekšējo mikroklimatu un arī darbinieku savstarpējās attiecības. Es redzu arī daudzus vadītājus šeit konferencē, un es pieļauju, ka arī daudzi vadītāji klausās attālināt šo konferenci. Tad divi nākamie punkti ir tieši jums, un tas ir saistīts ar darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā, jo tas motivēs un padarīs lojālākus darbiniekus noteiktai organizācijai, un otrs noteikti iesaistīt arī rezultātu sasniegšanā, izvirzot kopīgus mērķus, kopīgi ejot uz šī mērķa sasniegšanu, un tas, ko mēs Latvijā tiešām nemākam darīt, bet kas mums ir jāapņemās, un varbūt tā ir viena lieta, izejot no šīs konferences, ko jūs apņemsieties, ir svinēt gan mazās, gan lielās uzvaras. Jo tas ir tas, kas mums iedos dzirksti turpināt un motivāciju turpināt arī tālāk. Vēl es gribētu uzsvērt, ka veselības nozarē Latvijā, kā ēst, mums ir vajadzīgi iedvesmojoši līderi. Tādi, kas ir uz sadarbību vērsti, kas ir iekļaujoši, kas palīdz virzīties uz priekšu ne tikai krīzēs un grūtībās, bet arī ikdienas dzīvē. Un es tiešām priecātos, ja es Latvijā medicīnas nozarē nedaudz vairāk sajustu dialogu, sadarbību, ja es redzētu, ka mēs koncentrējamies uz mums, nevis man, un ja mēs kopīgi domātu par to, kā dot, nevis ņemt. Jo, es teikšu godīgi, tad šīs ir lietas, ar ko es pēdējā pusgada laikā diezgan daudz saskāros, pievienojoties arī veselības ministrijas komandai, un es
man bija iespēja redzēt no malas, kā tas izskatās, kāda ir tā mūsu otra šķautne, nevis tikai iekšēji slimnīcā, bet arī kā mēs kopumā izskatāmies. Tāpēc es ļoti, ļoti ceru, ka mēs spēsim šo kopumā uzlabot. Par pacientu pieredzes piemēriem, es teikšu godīgi, tā ir tēma, ko nav iespējams 3 minūtēs izstāstīt, tāpēc es pavisam vienkāršiem vārdiem pastāstīšu to, ka, manuprāt, pacientu pieredzes uzlabošanas aktivitātēm vislielākā vērtība ir tad, ja tas spēj ietekmēt pozitīvi klīniskos rezultātus. Tas ir tā informācija arī, ko patīk dzirdēt arī mediķiem. Tas ir tas formāts, kā pacientu pieredzes speciālistiem es ieteiktu runāt tieši ar mediķiem slimnīcās. Un, lai to izdarītu, lai tiešām šī pieredze būtu efektīva un spētu uzlabot klīniskos rezultātus, numur 1 pacienti ir jāizglīto. Jāiesaista lēmumu pieņemšanā par savu veselības aprūpi, viņiem ir jāsaprot tieši viņiem saprotamiem vārdiem, ko tad ārsts un māsa viņiem saka. Un tam vēl visam vajadzētu notikt empātiskā, cieņpilnā, atbalstošā veidā. Un tad, kad es parasti šo stāstu, tad vienmēr ir kāds, vismaz viens, kurš saka, bet mums tam nav laika. Un tam es varu absolūti piekrist, jo izglītošanai laiks ir vajadzīgs. Bet man ir milzīgs prieks, ka pasaulē jau sen ir radīti instrumenti un rīki, kā ir iespējams izglītot pacientus par savu veselības problēmu bez mediķu klātbūtnes. Vai arī ir ļoti daudz komunikācijas formas, kas palīdz daudz strukturētāk arī ietaupot laiku, savstarpēji komunicēt tieši mediķim un ārstam. Lai mēs varētu uzlabot sabiedrības veselības pratību, es teiktu, ka primāri mums ir nepieciešami dati par sabiedrības veselību. To mums pagaidām varbūt tādā apvienotā, apkopotā nacionālā mērogā pagaidām nav, bet pie tā darbs šobrīd norit ļoti aktīvi. Un ja mums šie dati būs, tad mēs noteikti zināsim, kas ir jāuzlabo Latvijā. Attiecīgi mēs varēsim tam novirzīt nepieciešamos resursus un organizēt daudz mērķiecīgāk kampaņas ar izmērāmiem rezultātiem. Un, protams, jo trāpīgāk un mērķiecīgāk mēs vadīsim sabiedrības veselības pratību, jo veselāka būs mūsu nācija. Un varbūt neliela informācija arī finanšu ministrijas pārstāvjiem, tad šie veselie cilvēki vai veselākie cilvēki būs arī darbspējīgi un noteikti nesīs pienesumu valsts budžetam. Un tad mēs iegūsim stipru Latviju. Un ja mēs ņemam vērā šodien pieejamos datus, tos, kas ir valstiski pieejami, tad kāda tad būtu šī stiprā Latvija? Ja? Tātad pirmais mums ir jāsamazina novēršamās nāves vismaz līdz Eiropas vidējiem līmenim. Mums ir nepieciešama patiešām trāpīga agrīnā diagnostika un pieejama ārstniecība tieši pēc šīs agrīnās diagnostikas. Mums ir jāsamazina alkohola patēriņš, jo mēs esam pirmajā vietā Eiropā. Mums ir vairāk jākomunicē par profilakses nozīmi un praktiski jāievērš ar dažādām metodēm šīs profilaktiskās aktivitātes mūsu ikdienā. Es ļoti, ļoti gribētu, lai Latvija ir droša valsts, kur veselīgi nodzīvotie gadi ir vismaz Eiropas vidējā līmenī. Un es tiešām vēlos, lai maniem bērniem, maniem draugiem un visiem jums būtu pieejami pakalpojumi tad, kad tie ir nepieciešami, un būtu pieejami medikamenti, arī jaunās paaudzes medikamenti, kas atzīti Eiropā. Un vēl pie tam es ļoti vēlētos justies droši ārstniecības laikā un lai man būtu pēc iespējas pozitīvāka pieredze. Lai to mēs sasniegtu, mums ir vajadzīgi tikai 2 priekšnoteikumi, nekas vairāk. Un tas ir lielāks finansējums uz vienu iedzīvotāju un pietiekams darba spēks. Un noslēgumā es gribētu parādīt varbūt slaidu, kuru iepriekšējā valdība jau pieņēma, un tā ir virzība uz vērtībām balstītu veselības aprūpi, kas iekļauj ļoti kompleksus un vērienīgus pasākumus, un, protams, arī tam ir nepieciešami attiecīgi resursi. Bet ja mēs to izdarīsim, tad cilvēks patiešām būs Latvijā vērtība. Un tam ir vajadzīgas 5 komponentes. Tas sastāv no 5 komponentēm. Un kā jau es iepriekš minēju, tie ir pieejami klīniskie dati, apkopoti nacionālā mērogā. Tas ir PREMS, pacientu pieredzes aptauja. Šis mums ir.
Pagaidām brīvprātīgi slimnīcām 50% slimnīcas jau ir pievienojušās, bet no 1. janvāra es ceru, ka šī obligātā prasība stāsies spēkā un visām ārstniecības iestādēm stacionārajām Latvijā būs jāievieš prems. Par šo vairāk stāstīs mums kolēģi no Slimību profilakses kontroles centra. Proms, kas ir pacientu sniegtā atgriezeniskā saite par klīniskiem rezultātiem, ja mums šis būs, es ticu, ka mēs pirmo punktu stiprai Latvijai izpildīsim un mēs novērsīsim ļoti daudz novēršamās nāves patiesībā. Tad, protams, tā ir izmaksu efektivitāte un tie ir procesu indikātori, kas parāda, vai mēs iekļojamies standartā, nodrošinot ārstniecību un izmeklējumus pacienta ceļā tajā brīdī, kad tas ir nepieciešams. Ar to es arī gribētu noslēgt savu šodienas uzrunu un vēlreiz atkārtošos, ka cilvēks ir vērtība un visi kopā mēs tiešām cilvēku pieredzi Latvijā veselības nozarē varam uzlabot par stipru Latviju.